kā restaurātori, mēs taisam to, kas ir bijis. Mēs taisam vēsturisku ainu. Un mēs neko jaunu netaisam. Un varbūt, ka mums tieši ir paveicies, ka mēs tā nedaram. Tāpēc, kad izpētot, es daudz ar šiem strādāju un esmu izpētījis šīs detaļas. Un es esmu pārliecinājies par to, cik viņas ir, manuprāt, liels mākslas darbs. Ja vajadzētu, mēs darām to, ka mēs atlējam viņas. Bet ja vajadzētu viņu, piemēram, uzveidot šitādu, tur būtu ļoti lielai meistrībai jābūt. Jo šeit ir gan tāda tehniska meistarība un arī tāda īsta mākslinieka izjūta, kā tas ir uztaisīts. Būtu ļoti grūti to uztaisīt no jauna, ja tas būtu pasūtījums. Jo te kaut vai izmainītu, izņemt ārā, pieņemsim kādu no tām lapiņām, viss sabrūk. Un kāds to kādreiz ir uztaisījis. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti uzzināt, kas tas ir par mākslinieku, kas ir radījis tās pamatformas, ko pēc tam meistari ir atkārtojuši. Tas ir pavisam cits stils, tā taisīja senos laikos, un mūsdienās nevienam nav naudas, lai maksātu par tādu darbu. Jo tas ir roku darbs un tas ir dārgs. Plus vēl vajadzīgas iemaņas un izglītība, lai to spētu paveikt. Un tāpēc ikdienā nesanāk ļoti bieži saskarties, ka telniekam ar šādiem veidojumiem. Es ārkārtīgi novērtēju to, ko es redzu. Tas rezultāts, ko šie meistari ir uztaisījuši. Es domāju, ka augstskolas mākslinieks to ir taisījis. Tātad te ir dabūts kaut kāds paraugs konkrēts no pils. Tas ir jāsavar tādā kārtībā, lai redzētu, ka viņš ir atkal liekams pie sienas. Tad no tā mēs uzlējam virsū silikona masu, iegūstam formu un tajā taisam šos. Ja ir tikai dabūtas atsevišķas detaļas, piemēram, ja man būtu puse no šitā saglabājusies un puse nebūtu saglabājusies, tad to otru pusi man ir jāveido no jauna, simetriski pirmajai pusē. Un tas, protams, ir ilgi. Tas var aizņemt vairākas nedēļas. Ja ir iegūta detaļa, kura ir maz bojāta, kurai ir, teiksim, vienu lapiņu nolūzusi, tad to var ātri izdarīt. Tomēr atdarināt to, kas ir bijis. Savest kārtībā tā, lai izskatās, kā ir bijis. Tāpēc ar tādu jaunradu mēs šeit nenodarbojamies. Mēs taisam tā, kā bija. Un lai izskatītos tā, ka tas nav kaut kā pārtaisīts, kaut kā izmainīts. Tā ka tās jaunradas šeit ir stipri maz. Ar jaunradi nodarbojamies citos projektos, tā to varētu teikt.